gatavojieties karnevālam, jo Renāts Maks Jūtovs no Ventspils tūlīt mums aicinās uz karnevālu. Bet kur ir tava maska? Lai mani labāk varētu dzirdēt, es dziedāšu bez maskas. Žūrija, jūsu uzmanībai Renāts Maks Jūtovs no Ventspils. Kādā dzejnieka namā notika reiz karnevāls. Viesiem tika pavēlēts tik bez maskām ierasties, tomēr nāca maskās tie. Dzejnieks stāvēja durvīs, rāva viesiem maskas nost. Kas ar tādām grūtībām, kādiem pielāgotas bija, un pat pieaugušas klāt. Visi skatījās, visi brīnījās, kā var tik tāds svešu seju būt. Kā cilvēks cilvēkam var tik svešs pēkšņi kļūt. Viesu izmisums bija iznākums, visu rokam sejas klāja dzied. Un lūdzās dzejniekam maskas mums atdodiet. Dzejnieks sacīja cēlī, lai bez maskām dzīvojam. Visiem likās tas kā mūrs, un pats dzejnieks aizdomīgs, kas par labu maskējās. Viesi atmaskotie metas virsū dzejniekam, kas kā nogrekojas bērns, lūdzas masku pasargāt, bet par vēlu bija jau. Visi skatījās, visi brīnījās, kā var tāda sveša seja būt. Kā dzejnieks atmaskots, var tas pats, kā viņi kļūt. Bija izmisīs, viņa skatiens viss, sāka dzejnieks asaras tad liet. Un lūdzās dzejniekam maskas mums atdodiet. Tas tik pasakās, ai cik labi tas, tā tik pasakās vienodiekas. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tas bija Renāts Maks Jūtovs no Ventspils. Nu, Renāt, tik nopietnā karnevālā. Šeit, ņem. Tik nopietnā karnevālā es biju pirmo reizi. Nu, ir arī cita veida karnevāla, kas notiek dzīvoklī pie Valtera, bet, nu, par to citreiz. Žūrī, kā jums likās? Es gribētu teikt, ka bija ļoti pārliecinošs uzvedums, jo izskatījās, ka tu ne pirmo reizi esi uz skatuves, un kaut arī šī ir tāda liriskā dziesma tomēr, bet bija sajūta, ka tu piepildi skatuvi un tu runā ar klausītājiem. Tā kā ļoti labi. Tā turpināt. Nu, vēl mazliet pareizo dziesmu, un būs mums arī Latvijā savs Justins Bībers, jeb Renāts Maks Jūtovs. Paldies tev! Paldies! Erika, tu vispār tur esi? Erika. Esmu.